Nominācijā Gada sportists nominēti Andris Svilāns. Jau daudzus gadus ir viens no Ogres orientēšanās sporta līderiem. Ar Andri rēķinās ik viens konkurents jebkura mēroga un sarežģītības orientēšanas sacensībās. Aizvadītajā gadā Latvijas izlases sastāvā izcīnītu uzvaru komandu vērtējumā Baltijas čempionātā. Andris Sarksņa. Viens no ātrākajiem ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules orientieristiem uz velosipēdu. Regulāri startē gan pasaules, gan Eiropas velo orientēšanās čempionātos, allaž spējot ierindoties top 20. Taču ir palicis nepārspēts Latvijas velo orientēšanās čempionātā. Artūrs Pastors. Neapšaubāms Latvijas un Baltijas līderis 400 metru distancē vieglatlētikā. Sporta karalienes vieglatlētikas galmā nešaubīgi ir viens no ātrākajiem cilvēkiem Latvijā. 2023. gadā kārtējo reizi kļuva par Latvijas čempionu prestižajā 400 metru distancē, kā arī ir jauna Latvijas rekorda līdzautors 4x400 metru stafetes skrējienā, kas tika uzstādīts Eiropas spēlēs. Dāmas un kungi, vieglatlētis Artūrs Pastors. Pastīsimies, kādus trikus viņš māk. Čau, Artūr! Čau! Čau! Māk kādus trikus, burvju trikus? Īsti nemāk nevienu. Es tev šodien vien iemācīšu, labi? Labi. Es ticu, ka tev palīdzēs arī vieglatlētikā. Es tev iemācīšu, kā izbeigt no trako krēkla. Jā, labi. Ne, tā nav tā kā jaka, to vajag priekšā, otrādi. Jā, šitā te. Tikai pagriezies uz šo pusi. Jā, ideāli. Un tavs uzdevums būs izbeigt. Tā, es mēģināšu uz stingrāko. Es negramstīšos. Tā, es nevaru saķēt. Tā, dabūju, viss labi. Šitā te, un šitais te iet šeit. Un tev būs kaut kāds laiks, piemēram. Nav stingru? Nu tā, tik. Labi, un tev būs, piemēram, minūte laika, Artūr. Mēs tikmēr pastīsimies tā. Minūtu laiku vai... Lai izbēgtu, jā, citādi tev būs sots. Izbeigt no šī vai no tevis aizbēgot? Nu, mans droši vien tu ātri aizbēgs. No šī jāizbēg. Tad tev jādabū pāri galvai viņš, un tad viņš atnāks daudz vaļīgāks, un tad tu varēsi kājas starpīt taisīt vaļā. Izklaus. Bet viegli. Saki, ja tev apnīk vai nepatīk? Laikam šāda baigi nesalastīts pietiekam. Nu, kā sogās? Nu, baigi nesnāk šīs, bet, zini, es atcerējos, smāk vienu labu triku.